Nauda. No monētām līdz kredītkartēm. Eiro. Eirozonā lietotā valūta eiro ieņem otru vietu pasaules naudas rezervju lieluma ziņā. Tā ir arī otrā biežāk lietotā valūta darījumos uzreiz pēc ASV dolāra. Aprēķināts, ka pagājušā gada martā apgrozībā bija vairāk nekā 900 miljardu eiro. Eirozonas oficiālā valūta savu nosaukumu iegūta 1995. gada 16. decembrī. Pasaules finanšu tirgū eiro sāka lietot 1999. gada 1. janvārī. Māstrihtas kritēriji nosaka noteikumus, kur ir jāizpild valstīm, lai tās pievienotos eirozonai. Galvenais šo kritēriju mērķis ir nodrošināt, lai eirozonai pievienotos tikai tās Eiropas Savienības valstis, kuru ekonomiskie nosacījumi nodrošina cenu stabilitātes saglabāšanos un eirozonas efektīvu funkcionēšanu. Eiro banknošu dizainu ir radījis austrietis Roberts Kalina. Dažādu nominālu banknotēm atšķiras krāsa, un uz tām attēloti dažādi periodi Eiropas arhitektūras vēsturē. Tāpat kā banknošu, arī eiro monētu aversa, ja priekšpuse, visās valstīs ir vienāda. Savukārt monētu reversa puse, jeb aizmugure, atšķiras. Tas padara monētu izveidi sarežģītāku, taču naudas lietotājiem daudzveidība patīk. Latvijas eiro monētu rezerves dizains tika izvēlēts 2004. gadā Tautas ideju konkursā, kur žūrija pa labākajiem atzina Jēkabpilietes Ilzes Kalniņas priekšlikumus. Eiro monētu dizainam žūrija izraudzījās zīmes, kas simbolizē Latviju. Uz monētām attēlots tautas meitas portrets, kā arī Latvijas lielā un mazā ģērboņa attēli. 1 un 2 eiro monētu grafisko dizainu veidojas Guntars Sietiņš, bet eiro centa dizainu Laimonis Šenbergs. Ir zemes, kurās, lai izvairītos no mazāko eiro centu nominālu 1 un 2 centu izmantošanas, atsevišķi norēķini tiek pielīdzināti vistuvāk esošajiem 5 centiem. Šādi rīkojas Nīderlandē un Somijā. Taču, lai gan šāda tradīcija ir ērta iedzīvotājiem, Eiropas komisija ar to nav apmierināta. Nauda. No monētām līdz kredītkartēm.